Ko, draugi, atkal esam palādījumā. Šodien gan nav 371, ir Koncis, 10 gadu repā, Denis. Skatīsimies, kas notiek, kas nenotiek. Kur jau 3 apsargs stāv pieejas. Biļetīt. Man nav biļets, ja kas vēl. Tā kā... Jūs pastāv? Jūs varat biļetīt. Nu jūs pastāv, ko jūs tam darīt? Nē, mēs Šveicaris Nosais ir rullēs, blē. Palīdzam. Kā tu skatos ar kāds? Nē. Pablo Eskabārs šodien arī ar mums ieradies. Vai kaut ko? Man ir pilns maiss savienīšiem, nekas. Ja kas. Kas tas, ko tu gaidi no Denis koncerta? Ņemot vērā, ka viņi zina ritīgi ilgi noteikti. Zin kā, man ir tāds lepnums uz viņu skatīties vispār, jo cik viņam tagad 10 gadi jārepā. Es atceros, ka aptuveni kaut kāds 12 gadus atpakaļ, laikam, mēs sēdējām pie Buldu dārzkopības vidusskolas, manām tačkā, pirmajā behā manajā. Mēs sēdējām un sapņojām, tā kā es vēl nesen viņam zvanīju un teicu, tā kā, tu varētu iedomāties vispār, tā kā, ka mēs it kā dažreiz aizmirstam par to, kas ir sasniegts. Un, ja mēs tajā laikā, kad sēdējām mašīnā un mums kāds būtu pateicis, ka mums būs olām tur soldauts palādījumā, ka Deņkam tūlīt arī būs pilns palādījums, tā kā mēs laikam neticētu. Tas man priecēja. Es esmu priecīgs, ka šodien es varēšu skatīties beidzot koncu. Labi, man vajadzēs arī uzkāpt vienu brīdi, bet es varēšu beidzot varēšu noskatīties visu. Bet, es ceru, ka viņš man arī pārsteigs. Ka būs kaut kas, ko es vēl... Tu redzēji, ka viņš dedzinājās? To jau drīkst teikt. Jā, tas viņam storijos ir. Jā. Jā. Tas tāds kaut kas crazy, ne? Sākumā bija paredzēts, ka būs kaskadieris, kas to darīs. Deņka ir Deņka. Viņš jau izdomāja, ka vajag pašam. Viņš jau ne tikai vecīt degs, viņš jau repos vēl tajā brīdī. Tas ir vispār crazy. Jo es arī viņam teicu, degt ir viens, fiziski kaut kāds slodzi un tas, bet kā mentāli vēl sagatavoties tam. Vēl uzstāties. Tu kā dedz, tu reāli, legit dedz. Poši, es gribu to redzēt noteikti. Santi, ko tu? Es meklēju, kam biļets ir. Tu vienkārši atnāci šķilot vai ko? Nē, es atnācu padziedāt, mēs padziedās ar rodu paniku. Iesildat? Nē, iesildam, bet tas ir kaut kāds... Uzsildam, jā. Pa vidam, jo Deņkam tā ir ļoti mīļa dziesma. Un viņš ļoti gribēja, lai mēs nomocam šajā koncī šo dziesmu. Un tu, Brečiņ, ko tad? Mēs vēstījām draugiem, atnācis iedot mašu. Jā? Yes. Domāju. Tā kā skatīsies. Kā vispār sajūtas ir, Brečiņ? Vecīt, adrenalīns moči ļoti. Bišku par daudz. Viss būs kārtībā, nedaudz izliku pa daudz sev pirms koncerta. Kaut kāds stresi, kaut kas nenotiek pēc plāna, tad es nedaudz pabļaustījos, man nedaudz kakls aizgājas ir. Reku konfekti iet iekšā jau. Esam uzlādēti. Soldauts? Soldauts, tur pāris biļeti šurpu turpu, bet es varu pateikt, ka praktiski tas ir soldauts. Es gribu pateikt lielu paldies. Šis nāk ārā pēc tam, tā kā... Gan jau šovakar, jā. Vai šovakar. Jebkurā gadījumā pie šī mēs strādājam ilgi. Jūs to redzēsiet, un es ceru, ka jūs izbaudīsiet. Savādāk nemaz nevar būt. Mēs darīsim to, lai šis būtu vēsturisks moments Latvijas repā. Denis 10 gadi repā. Pirmā estrāde, kā sauc šito te visu huņu? Solokons pirmā. Nē, kā ēku sauc. Koncertzāle. Jā, pirmā koncertzāle ir novākta. Mēs turpināsim augt, turpinām strādāt pie muzona. Man ir ļoti spēcīga komanda. Jūs esat MVP. Paldies, ka klausaties. Es redzu, kas notiek ar albumu, es redzu, kas notiek ar skaitļiem. Dēļ tā mēs šeit būsim, dēļ tā mēs radīsim šo te vakaru. Tā kā paldies, būs super. Tūps jautājums uzreiz. Es ceru, ka nākamais koncerts mums nebūs jāgaida 10 gadu. Nē, starp citu, par nākamo koncertu būs updates, bet vispār man ir uzreiz plāns nākamajam palādījumam jau. Bet tas nebūs vienīgais koncerts. Mēs vasarā tiekamies diezgan daudz. Zinām, noteikti viss, kas skatās, domā, Bača būs? Bača, jā. Bača, kur ir? Jā, Bača. Bača būs. Bača, kā tev? Normāli, bišķi uztraucies. Jā? Tomēr, zin, kāds liels... Bet tev nav pirmā koncerta zāle atšķirībā no Denis, ne? Man ir pirmā koncerta zāle. Tu pirmā koncerta zāle, jā? Protams. Kā vispār iet tev? Neko, veseļojos. Mierīgi, jā? Mierīgi, pa mierīgo.
Tu arī lepns esi par viņu, Irmārs? Nu, jūs tur samačījāt, ko jūs tur sadarījāt, un tagad viņam šitāds koncīts. MVP. Uz steidziņu nekāps, jā? Kas ir steidziņš? Uz skatuves. Protams. Tas ir galvenais. Tas ir galvenais. Nu jā, nu. Cilvēki gaida, Denis gaida, tev gaida, viss gaida. Tā kā jau redziet, kāda ir atmosfēra. Crazy. Oktagonu būvē. Krasts ir. Vēl nost. Rītīgi labi izskatās. Rītīgi labi izskatās viss. Nav vispār, es nesēju. Kā tev sākās? Man iet labi, kā tev? Arī, vai bijis tikko himnu nodziedāja? Himnu nedzēdāji? Klausies, es jau redzu, Savu mikrofonu turēt. ka ko tu tur stāsti? Un informācija, ja? Klausies, tu esi sapratis šobrīd? Tu vēl atceries, cik sen Denis atnāca pirms uz krasta? Sen tas bija. Es nezinu precīzi gadu, tas laikam ir 2017, 18. Kurš tāds, jā? Tagad viņam koncerts palādījumā, solo, izpārdots, kāds sajūts? Brīnišķīgs, es priecājos un lepojos par viņu. Kas ir tas, ko tu sagaidi šodien koncertā? Tu jau noteikti zini kaut kas būs. Es šo to zinu, dažus secret trikus, kas tur būs, bet man liekas, ka būs baigais uguns. Beigās uguns, jā? Jā, what's up? Kā īsti, viņš tāds mamma tēloja vai tēti, visi nobrīfoja, kāds ir plāns. Ko tu mums tikko brīfoji? Es brīfoju par to, ka būs pēdējā dziesma Pagalma sapnis, un mēs gribam ļoti iespaidīgu, tā kā 90. gados repa koncertā, tiek arī redzējuši, piemēram, kaut kādu Tupac House of Blues performance vai Biggie vecās, ka visus čomus izvilka pilnībā ārā uz skatuves. Redzēsim tagad, vai tā informācija aizceļos pie visiem, jo es pats būšu uz skatuves, bet man liekas, mēs esam laba komanda šeit novākušies un visi viens otru pateiks. Es pats arī redzu, ka Bračiņam, nu kā, tu arī kaut kur uz kāps uz skatuves uzstāsies vēl kaut ko, jā, bet redzēt, tu līmēji kaut kādas lapiņas, kaut ko organizē, palīdzi Bračiņam. Jā, daudz ko. Es palīdzēju kaut kādām mazām organizatoriskām featurām, es rekur sarakstīju šito tebeļēju. 9 nakuju versijas scenārijam, aptuvenam plānam, rekur ir īsā versija, rekur ir ar dziesma, mākslinieku, dzīvi instrumenti, pārējais ar dziesmām šovu elementu, citu komentāru. Un tā, 9 nakuju. Normāls, nopietnas pasākums, daži. Nu, nav tā kā, zin tāds. Ir, ļoti nopietnas, protams. Zin kā, tu arī, krasts un viss tas, jūs kaut kādā veidā arī daļai stauguši kopā. Ģimene, protams, jā. Interesanti redzēt to, ka Denisam beidzot ir pēc 10 gadiem savs tāds solo konts, un kāds tev sajūtas iekšēji? Es domāju, ļoti pelnīt. Es domāju, Džekam ļoti pelnīt. Numur 1, viņš ir grindojis, haslojis, rekord, pats vaininieks. Viņš ir grindojis, haslojis, lai viss tas notiktu, veču, un tu to vari redzēt arī dziesmu rakstīšanas prasmēs. Ja tu paklausies to jauno albumu, tie, kas kādreiz kaut ko pieņemsim teica, ka Denis raksta vienkārši dziesmu, kaut kas tam līdz, paklausties šo albumu. Tur nav vienkārši. Tur ir labi sarīmēs, tur ir labi koncepti, tas viss ir superīgi. Es teiktu, tas viss vienā pakā nāk. Ahuienijas albums, ZBC's koncerts, laba komanda, kam uzticēties un... Ņemot vērā, kad zini scenāriju, kas būs krūtākā lieta. Kas tev šeit pārsteidz visvairāk tā visā? Ņemot vērā, ka viņam ir dažādas performances. Zini, kas ir? Man ļoti daudz elementu patīk no šitā šova. Man top 3 momenti noteikti ir numur 3. Es teiktu, kad ir tā, kad Diona iznāks ārā. Tāpēc, ka mēs sāranžējam tā, ka ķipa tur sākumā tā dziesma tāda noņemta instrumenti, viņi ir plikāka ķipa, un tad viņa uzbūvējās un iedod tādu sajūtu. Numur 2 es noteikti teiktu būtu vēstījums ar violu dzīvo un back vokāliem. Tas būs super emocionāli, ķipa, tā kā. Un es esmu emocionāls mūzikas, tā kā man neparos bļaus bimbu. Un numur 1 ir Denisa degšana. Denisa degšana būs pīzdies. Bet nav mīzies, pašiem man no malas, tas nav tāds. Nē, godīgi sakot, protams, ka man biki ir, ķipa, tā kā, bet man ir dotas skaidras instrukcijas, ka man jābūt ledus augstai sejai un jābūt tikā pa pohuji, ka viņš pilnībā deg, ķipa. Man vienkārši jāliek viņam beki, kamēr viņš deg it kā tā, ka, ķipa, Denis deg, jā, tas normāli lieta. Tas ir normāli. Viņš pats uz bīta deg. Viņš pats deg, ķipa, tā kā, jā, bet ir tas mazais moments, kad viņam ir jāpadod man mikrofons, par ko es baidos, ja rēķini viņam roka jau deg, ķipa. Un man tāds, ķipa, kā es viņu padarīšu? Es ceru, ka viņš pametīs viņam, bet, ķipa, ja kas es arī gulšos, man dzēsīs. Bišķi uz stage, paskatīties, DJs Moči, gaidz viņi ir. Pirmie cilvēki jau var nākt, tā kā lēnām gatavojas pusotru stundu līdz koncertam. Mānāk, tu ko? Ko gribēju padzert, es nopirku tikai. Ko tu dzers? Enerģijas dzērienu pagaidām, es gribēju Jāgara arī klāt. Es cerēju tikai enerģiju. Jā,
Gribās iedzert, bet tev dod tikai bezalkoholiski, ja? Cilvēki saprot, kas ir jādara. Ņemot vērā, ka tu Denisam labs čums, kāds tev sajūtas, ka brašiem pa ladimā konts? Patīkams, es nezinu, ko tur sagaidīt. Es pat pusi nezinu, kas tur būs. Tur būs kosmos. Būs kosmos? Es pirmā reizi esmu palādījumā. Tu pirmā reizi? Jā. Bet stage viņš normāli izpulēja? Tad vēl 12, jā. Nenormāli. Tas būs crazy. Ja šodien lielisks konts, naktī viss gambli, ja? Gamblis ir pagājušā nedēļa. Gamblis ir pagājušā nedēļa, ja? Dai, izbaudi atpūst. Lai cik stūbi nebūtu odiņi, es tev negaidīju šeit redzēt. Es nezinu, kāpēc man kaut kā dīvaini šķiet sākumā. Es tev redzēju, kad gājis veikals atvērt logu, nubrēc Valter, un tu neatsaucies. Tas bija tu? Jā. Es domāju, kas man nākoja, bļē? Pa Valter sauc. Kāpēc sodīšu, kāpēc man dundurs, piemēram? Es negribu šito, es stāstīju jau 500 miljonu reizi šito stāstu. Labi, man teica, kad izpildīs panikā. Tā ir. Kāpēc? Denisam mīļ dziesmi, jā, izrādās? Tā izklausās, jā. Viņš saka, ka viņam ļoti patīk. Denis vienkārši arī repos manu daļu. Es vienkārši atnācu pārliecināties, ka viss ir pareizi. Jā? Jā. Tas tā, es iedīdžejošu bišķiņu tajā dziesmā. Tev pašam ir bijis vairākas reizes diezgan pilns palādījums. Neatceros, vai bija soldauts? Man šķiet, ka nebija soldauts. Cepurnost, respektu visi. Kāds tev pašam sajūta šodien uzstāties šeit? Citam māksliniekam pa vidu esat? 14. man šķiet, vai 12. jā? Jā. Nē, forši tas ir katrā ziņā ļoti liels notikums hip-hopam. Un man liekas, ka liels notikums arī Denisam. Viņš ir tiešām daudz izdarījis salīdzinoši pa šiem 10 gadiem. Un man liekas, ka tas tiešām būs liels koncerts. Tas ir, man liekas, viņš ir ar visiem šova elementiem, ko viņš ir iekļauts. Viņš ir tiešām gājis milzīgā kaulā. Un tas ir super, ka cilvēki nāk tik lielā klāstā un pulkā atbalstīt viņu. Jo tas būs tā vērts, man liekas, tas būs. Tu būtu gatavs sev kādā koncertā aizdedzināt? Nē, es nezinu, vai tas būs man. Es nezinu, Denis ir viss cieņa tur. Tāpēc es saku, būs vērts un vēl jau vairāk, jo liels prikals forši, ka soldauts, jo cilvēki tiešām redzēs un varēs novērtēt. Tur cepurnost. Cik ļoti ir jāmīra goči, lai tavs bots būtu rakstīts goči? Mēs vienkārši uz tā geju sūdu. Draugi, ir 5 minūtes līdz koncertam. Tu gatavs? Gatavs. Otrā dziesma. Bači? Bači. Dzirdējāt. Ko, draugi, ar visiem esam faktiski parunājušies. Kur jau ir drūzmēšanās. Viss gatavojās, ir 7. Runā, ka pēc 13 minūtēm laižam gaisā. Būs crazy. Kāds šodien spēlē būs rezultāts? Šodien varētu būt 4-0. Nē, 4. raundā. 4. raundā, jo rings ir virsū. Sudrabs, tāpēc, ka viņš pirmo zaudēja, tagad viņš uzvarēja Zudru. Tādas muļķības runā cilvēki, ne? Vienkārši sacērušies, kaut ko salietojušies. It kā jauniešiem par sportu stāstu vēl visu kaut ko, bet... Mēs esam pilnīgi skaidrā. Kas? Mēs esam pilnīgi skaidrā, rekomendāts. Jā? Kāpēc tā rindā uz bāru? Ūdeni gribās. Un ko nonāca lejā? Īstamā cilvēki jūri ir visi balkoni augšā ir aizņemt visu. Crazy. Denis Maločiks, rītīgs Maločiks. Kā tu teici tikko, ko tu? Neko atmaucām paši, ko Denis. Mēs dzirdējām, ka viņš dedzinās jau uz skatuves. Varētu būt fani. Tas izklausās tavs vibes, ja? Es gribu redzēt, kāds izskatīsies. Varētu teikt, ka pirmo reizi kāds no latvieriešiem tiešām uz beat būs ugunīgs? Mačā. Neņemiet ļaunā, lūdzu. Un kaut kā mēģina vienkārši būt humble, tad tev izveidot spēcīgu komandā kā. Un šie cilvēki ir palīdzējuši man iet kaut kā pretī panākumiem un tikt ārā no grūtībām. Šeit runā kungs. Bļa, Bačiņš uz skatuves! Padod ūdens, klās krīt džekpot. Es esmu vakcinēts, vakcīnēs. Mazanāk ir manis klāt. Prasa nevis pilni, bet certifikāt. Crazy, vienkārši crazy. Bača palādījumā. Es skaidros, ka papis palaiet uz vīri, kad nestārs un viņš mobūt, ka tu rīmi tev nestārs būs. Akrasta vīriem labi zini, ka nestārs un tu laikam labu jāiek. Sudrabs arī! Hey, yo! What the fuck is up?
Es redzēšu tos no viņa. Pretī man pražoja vīri. Tur tev sekret vedo. Labi zemi, netiek līdz, kas nav žlēt. Aizstara sākuma. Uztaisam troksni manam brālim Sūdram uz sirds. That's it. Tev is dēļ, fucking editor, you my homie for life, man. Sūdram būs fun. Crazy, nice chat, nice chat. Lai jūs saprastu. Pat pusē ticis. Mēs braucam. Vai mēs varam? Crazy, crazy. Tu jau zini. Ko tu šeit? Ko tu šeit, brači? Man šitā, tu redziet. Es šito ielikšu, es negriezīšu ārā. Viss tagad zina, ka viņš baidās no kamerām. Saudžējs ar noplielu. Rītīgi labi patīk, kad lēkā, ka mainās artisti, visāds interesants lietas. Rītīgi skaisti, rītīgi forši un prieks. Ko viņš spēj ieslēgt? Nācomas ir ikritu patikā, meklēs sevi izdoļi jau pagājuši gatīā. Uzticies no mīļais, kad es saku vismaz Latvijā. Slīdojies vismaz sirdī, es tāries patikā. Hei, 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 hei! Vidi pavai šabalas vārds, savā gala vārds, un tas tu kāpti, kā liku, kurš ir sandalas kāds. Apmetā, kā pagalu vārds. Ja tu gribi pagāt šabalas vārds, un tad tu vārds. Savā gala vārds, tad tu kāpti, kā liku, kurš ir sandalas kāds. Tagad nāc, apmetā, kā pagalu rīkā. Apmetā, šabalas vārds. Ok, kuram no mums bingo kārtiņā bija tas, ka mēs burtiski nodedzināsim pa lādījumu? Nopietni, zini? Ok, labi. Dzīvi! Kontra fabri! Ok, oj, jau, čau visiem balkonā. Ir kopā uz 3, 2, 1! Uztaisīt šim cilvēkam! Vārdiem neaprakstāms lepnums no manu brāli. Pateiks tikai vienu lietu, mēs esam tikai sākuši. Uztaisam troksni, Daņiks Lesjevs! Visur respektīvi, visur respektīvi. Es vēlīgi, ka bērnību uzjumtīt tevī atmiņas vaceļu zēnīt. Zinu vīru, kam te bija daudz sapņu brīdi. Bet man tīri tāpat nepat neapsājas, kā mums vai valdi brīdi, jo tu nezini, cik palikuši rīdi. Tāpēc vienmēr esi pozitīvs, kā negaisa mūte. Es ar grūti ir tas ceļš, nezinu izvēlēt. Te mans paliek tevis un krādu, un viņa tev jau loka turi. Neko nemaksā, viņa tev jau loka turi. Neko nemaksā, atseļas visu naudas, ir nemanāms, nemanām. Te mans paliek tevis un krādu, un viņa tev jau loka turi. Nu, Sudram, tu atkal Latvijā. Tu īstenībā diezgan bieži esi Latvijā, uzreiz sakārtojās, iztaisnojās. I'm getting used to this shit. Jā, nu, kāda koncerts, kā pašam uzstāšanās? Šīl vecāks nenormāli krūta Denis Malačaga, vecais direktors. Viņš izdarīja kā pareizi, nu, ķipa kā parasti visi līdz galam. Bļā, jā, visi, ko es redzēju šodien, man bija tādi what the fuck momenti pāris. Tas, kad viņš sevi aizdedzināja, tas bija tāds what the fuck moments. Es tā te savu galvu visu laiku turēju. Bļā, bet bija pizdā, bija pizdā. Pašam uzstāstās. Vēl joprojām iet vaļā, tūlīt tās, bļēdz, drīz jau viss beigsies, bet, yo, shit, man, Malačaga Denis, es esmu ļoti,
ļoti, bļēti, viņš man nenormāli iespaidoja, kā, bļēti, čalis, kas iet līdz galam, kā tanks, stum visiem sūdiem cauri, no matter what, kas tiek nolikts viņa priekšā, viņš fucking brauc tam cauri. Un par to viņam, bļēti, ir vislielākais respekts. Man liekas, es tad dzīvē reti tādas cilvēks esmu saticis. Bet jūs gada laikā, gan pirms konflikta, gan tā pēc tam atkal tā draudzība, dziesma un viss, crazy, kā visi sagājis. Viņš ar tevīm turēs, braukāja visur. Tagad tu atbrauc viņa konci, un tu tās tev būs lielais. Jā, tie, kas nezina, spēlēt koncertzālē, vai kā viņi skaitās 26. 26. aprīlis, jā, karoči spēlēt. Pagaidzi, tu izgriez, skaties, davai šitais 26. Negriez ārā atstāt šito. 26. aprīlī Sudrabu sirds koncerts, pirmais lielais solo koncerts. Pavisam cits vibes tur būs dzīvā mūzika, tur būs dzīvās ģitāras, tur būs dzīvās bungas. Tur būs, pilns komplekss. Mēs uztaisīsim normālu rock'n'roll. Normāls rock'n'rolls gaidām Sudrabu sirds koncertā 26. aprīlī. Tā kā pērkat biļetes, un viņš ir krāns, jo es nezināju par dzīvo mūziku, viņš zina, ka es netieku, un man tāds ir gruzis. Nē, bet nekad, kas starp citu par 371 runājot, ka mums pārklājās baigi bieži koncerti, tas nav speciāli, Bruno, es tev, šitas iet ārā tev. Tas nav speciāli. Patiesībā es pats labprāt aizietu uz 371, ja es būtu Latvijā un man nekas nebūtu jādara tajā momentā, es būtu 371 arī tur, zini. Iečekotu, jā, kā Bruno dara lietas, you know. Tā kā, sorry, vecais, es ceru, ka jūs man arī nesapīsāt šito te pasākumu. Nu ko, arī krāsa pio! Nu ko, vēl viena viesi. Forši izmā Denisam tā karjera tik ilga, tik daudz tie draugi un ir rītīgi crazy. Crazy! Mācīja pirmo reizi pie manis, solām iet bišķi stūdīgāk. Rekur viņš tam Denisam visādi snakus zog. Rekur pilna kabata. Nu, ejiet, klausieties soli mūziku, savādāk viņiem galīgi stūdīgi ir. Nu, viņam jāzog ir. Es neesmu ģimenē. Mēs neesam ģimenē? Bet jums daudz? Nu, nē, nu. Es redzēju, kā tu 2 pīcis iebāzi somā. Paga, tas tā, bet tie apsargi, kas tur stāv, viņi nepārbaudīs. Tā ten ir. Klausieties solis, viņam grūtāk ir. Troksni Denis, new fucking Gene time.
Jau tas tikai sākums. Дай, kā tev? Zero baterijas. Ahujēt. Puiku spēlē, bļēt, ar... 10 no 10, nav momentu. Jobnuts. Nu, man ir tāds lepnums. Ar vārdiem to nav iespējams aprakstīt, tiešām. Tāds lepnums. Tas ir tas, kas tu esi. Tev sanāca parādīt, kas tu esi. Mēs visi zinām to, bet tagad... Sāpē jau vēlreiz trokšķi. Šitas šalis ir jebā mutīgi. Super. Super, tiešām. Pārsvārdu logam. Kāda sajūta? Jo, bļēt, kas te notiek, nahuj? Kas te notiek? Es jūs mīlu. Visi vārdi logam. Mēs visam pārģērties un tad tiekamies aptrītī. Es arī, jā. Es pārģērtos un tur. Grijāns, salūdz. Davai, brāli. Bet emocijas crazy. Cilvēki, visi. Jebā. Milzīgākais paldies visiem, kas ieradās. Nezinu, vai ir līdz pēdējiem brīdim, kur bija pēdējās biļetes, bet iespējams mums ir soldauts. Paldies jums. Es gribu uztaisīt maksimālāko troksni visai Palladium komandai. Paldies mūsiem. Uztaisīt troksni. Visa man ir Lucky Punch, kreisais krasts, komanda, kuri man palīdz šo visi veidot. Uztaisat rokas viņiem lūdzu. Mana komanda, reiku redzu meitenes, Lāsma, Sintija, Aigars, visi cilvēki, kas palīdz ar klipiem, ar visām lietām, kas mums palīdz uzstāties priekš, uztaisat rokas viņām. Un uztaisam lūdzu maksimālāko troksni manai draudzenei Lindai. Viņai šo visu pārnes dievis runā. Uztaisam lūdzu.